Sveicināti sestdienā! Kas var būt labāks par to, ka rīt vēl svētdiena? Bet tagad pusstunda nedēļas apskats par notikumiem Kurzemē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vizīti Ventspilī gaidīja ilgi. Solījumu apskatīt problēmas Ventspilī atlika vairāk kārt. Jautājums atkal aktualizējies tūlīt pēc vēlēšanām. Meklēt risinājumu Ventspils piesārņojuma problēmām sola gan likumdošanas, gan pārunu ceļā. Aiz Ventspils pilsētas domas durvīm tika lemti ventspilniekiem svarīgi jautājumi vides kvalitātes uzlabošanā. Reģionālās un vides ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs uzklausīja Ventspils stāstu un centās atbildēt uz jautājumu, kam īsti ir jāatrisina piesārņojuma problēma Ventspilī. Jautājuma būtība aptver 4 problēmas. 4 lielos uzņēmumos Ventspilī tas ir gaisa piesārņojums un nepatīkams smakas. Piemēram, zivju konservu kombināts vēsturiski izvietojies tieši blakus Zilā karoga pludmalei, un smakas vējš aiznes līdz pilsētas centram. Jā, zivs smags. Tās ir patīkams un nepatīkams? Kad īpaši nē, bet pierasts jau ir. Jā, pie jūras parkā viņš dažreiz smaržo, bet tas nav tik briesmīgi. Tas ir tāds dabīgāks, patīkamāks. Cik bieži jūs jūtat tādas smakas? Kāds 3 reizes mēnesī tiešām jūt. Ventspils zivju konservu kombināta vadība šo uzņēmumu veido par pelnošu biznesu, izglābjot to no maksātnespējas. Lai arī vēl nesen samaksāti parādi, šobrīd naudā atrasta vēl augstāks skursteņu būvniecībai. Šis skurstenis uzstādīts dažas dienas pirms ministrijas pārstāvju ierašanās. Un šis ir pirmais solis, kas izmaksājas 75 000 latu. Pirmā daļa paredz uzstādīt skursteni, kas ir vismaz 2 reizes lielāks nekā esošie skursteņi, un mums ir tagad 6 esošie, kas saies tagad vienā lielā, kas ir 2 reizes garāks un 1 metru diametrā. Līdz ar to mēs dabūjam vairāk to izkliedes ceļu. Smaku problēmu risināšanai tiek plānots 2. etaps, daudz dārgāks un efektīvāks – dūmu attīrīšana. Tam nepieciešamais 500 000 uzņēmumam ir nepanesams apgrūtinājums. Tāpēc zivju konservu kombināta vadība vērsīšoties pie dažādiem fondiem. Mehāniskā attīrīšana, kas attīrās ar filtriem, un vēlāk pārējo dūmu sadedzināšana. Principā tālāk tur izies silti dūmi. Un ko pierādīja jau tās analīzes, jo mums 3 nedēļas viesojās tās iekārtas ražotāji, un analīzes bija uztaisītas gan pie viņiem Sanktpēterburgā, gan šeit Rīgā, un viņas pierādīja to, ka dūmus var attīrīt līdz pat 85%. Zivju smaku Ventspilī nomaina daudz nepatīkamākas, ķīmiskas smakas. Naftas produktu rekuperācijas iekārtas, kas jāuzstāda piestātnēs, būtu vienīgais risinājums šai smaku problēmai. Šāda iekārta jau ir uzstādīta uzņēmumā Ventamoņak servis, bet Ventspils naftas terminālī tāda joprojām nav. Kādu laiku jau skan solījumi to uzstādīt, bet rezultāta joprojām nav. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti neuzdod kā pienākumu, arī obligātu prasību šādas tvaiku savākšanas iekārtas izbūvēt. Un tieši tāpēc mēs par to runājam, un to arī solīja Spiridonovs kungs, tad, kad viņš bija šeit 30. novembrī pagājušajā gadā. Pēc mūsu rīcībās esošās informācijas nekas īsti uz priekšu nav pavirzījies. Piespiest šos komersantus, es uzskatu, tāpat vien ar pierunāšanu neizdosies. Šajā jautājumā viedokļi dalījās. Antonovs kungs neuzskata, ka likuma normatīviem būtu kādi trūkumi. Bez likuma ir noteikumi valdības apstiprinātie, kas pasaka, kas ir jādara. Ja tu vispār gribi pārkraut naftas produktus, tev jāpiesakās ar iesniegumu uz valsts vides dienestu. Un tajā iesniegumā komersantam jāapraksta, ko viņš taisās darīt, lai tas kaitējums nebūtu vai būtu minimāls. Un uz tā komersanta pieteikuma bāzes VVD jau ir lem atļaut vai neatļaut šo uzņēmējdarbību. Graudu termināls Ventspilī ne tikai put, bet rada arī troksni. Pašvaldība norāda, ka trokšņiem nav mērījumu, bet acīm redzam netiek ievērot darbībai atbilstoša tehnoloģija, kurai savulaik tika izsniegta pašvaldības vides uzraudzības nodaļas licence. Šobrīd ir paredzēts, ka faktiski šī graudu iekraušana ir hermētiska un ka šis brezents tiek apsegts.
tilpne, un ja uzņēmums to nevar izdarīt, jo redz ir atšķirīgi kuģi un nav iespējams to izdarīt, ja, katrā gadījumā, bet iedzīvotājs tas neinteresē. Tā bija konkrēta apņemšanās, tā bija konkrēta prasība, kas ietverta atļaujā, viņi vienkārši ir jāpilda. Ir kaut kādas prasības, ko komersants pats ir apņēmies izpildīt, piesakoties uz atļaujām. Un mūsu uzdevums ir pārliecināties, ka viņš tās prasības pilda, vai vismaz, kā piemēram šajā gadījumā, viņi nav spējīgi uzreiz, ja? Bet vismaz viņiem ir plāns, kā viņi līdz tam tiks. Iespējams, ka pavisam drīz tiks atrisināt vēl viena ilgadēja problēma – ogļu putekļi, ko rada Ventspils tirzniecības osta. Kā labs piemērs tiek minēts uzņēmums Baltic Coal Terminal, kas visu pārkraušanu veic slēgtās telpās. Tas ir ļoti konkrēts piemērs, jo viss process ir slēgts un Ventspils tirzniecības osta no tā var tikai mācīties. Un mūsu cerība un doma un arī izteikumi no komersantu puses bija, ka pakāpeniski krava VTO samazināsies un pāries uz Baltic Coal terminālu, jo tur ir arī līdzīgi īpašnieki, ja, daļēji, bet to mēs arī nevaram tieši ietekmēt. Skaidrs, ka tā ir komersantu pašu darbība, bet mēs vēl vien ceram, ka arī šis solījums tiks pildīts. Tālākos plānos ir lielāko daļu Ventspils tirzniecības ostā strādājošo ogļu laukumu kravu plūsmu novirzīt uz uzņēmuma Baltic Coal terminālu slēgto termināļu daļu. Šobrīd terminālī tiek veikti rekonstrukcijas darbi, lai varētu kraut vairākus kuģus vienlaicīgi. Apjomi nākotnē varētu palielināties pat līdz 10 miljoniem tonu gadā. Jaunās slēgtā ogļu termināļa iespējas ļaus pamazām pārtraukt atklāto ogļu pārkraušanu, un tāpat laikā termināls neizpaliks bez darba. Saistībā ar Krievijas iestāšanos Pasaules tirzniecības organizācijā ir cerības, ka otrajā pusgadā varētu izlīdzināties dzelzceļu tarifi un iespējams, ka Ventspils ostā varētu atgriezties metāla kravs, kas savulaik tika pārkrauts vairākus miljonus tonnas, un tā varētu būt pamatkrava VTO, bet tas ir komersantu ziņā. Lielus pārmetumus sarunu laikā saņēma valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde. Pašvaldība uzskata, ka reģionālā pārvalde neievēro putekļus uz logu palodzēm, smaku jautājumā pārvalde ir piekāpīga, kā piemēram minot, ka dažus uztrauc pat šokolādes smarža. Visas cerības tiek liktas uz vides ministriju, kas varbūt sadzirdēs ventspilniekus. Par to gadu, ko es vadu vides ministriju, es domāju, ka es ļoti daudz ko esmu jau sakārtojis. Bet ļoti daudz vēl darāmā ir priekšā, tā skaitā te. Tas vēsturiskais mantojums, kāds man ir, man tas jāapzinās, bet nevar gaidīt arī ne no manis vai no kāda cita kaut kāds brīnums par to, ka mēs tagad visas Latvijas vides problēmas atrisināsim par pusstundas laikā. Tad ir cerība, ka jūs jau drīz ķersieties klāt pie mūsu problēmām? Nav cerības, ka viss paliks paveicām. Gonda Pūrniece Irina Kurganoviņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Siltais laiks rosina apmeklēt pludmali, bet, lai pārliecinātos, ka pludmales sezona patiešām var sākties, Ventspils pludmales glābšanas dienesta vīri šo teritoriju pārbauda gan no sauszemes un pat no zemūdens skatu punkta. Ventspils pludmales peldzona tiek tīrīta un apsakota katru gadu. To veids, lai atpūtniekiem nodrošinātu peldi bez savainojumiem. Pilsēta izdala naudu, speciāli pludmales apsakošanai katru gadu. Vismaz minimāli mēs samazinām risku, staigājot pa šo te grunti pludmaliem tieši. Ir striķi, ir metāla kaut kādi priekšmeti, ir kas vēl, Valērija? Šodien padāsimies izvilkt ārā divas liels bāļas iekšā bija. Divi tādi, viņi bija tādi piemirkuši, kas jau ilga peldējuši. Tāda jūra skalo, jūra atbrīvojās no tā, kas viņai nav vajadzīgs, un ne jau viss peld. Vecas zvejas virves, zveju tīkli ļoti bieži ir, kas ir atskalot no jūras. Tad kādreiz vēl kaut kā tādi gruži, kur tiek iznest krastā. Grunts ir ļoti tīrs, apmēram kā pludmale, tāda arī grunts. Balts smilti, akmeņi nav, ļoti maz akmeņi ir. Vietām ir drusku tās akmeņaināks, bet grunti ļoti, ļoti tīri. Ik viens, kas vēlas peldēt, uzdod jautājumu, cik te dziļš? Īpaši vietās, kur ūdens nav pazīstams un izzināts. Maksimālais dziļums pludmales visdziļākajās vietās ir 4-5 metri. Pati tīkamākā peldēšana Ventspilī ir tieši pludmales centrālajā daļā. Šatajā gadā lielāks bedres ir šeit. Uz to pusi. Tas gals ir lēzenāks, jo laikam no to mola, kas atskalojas atpakaļ smilkts,
viņš tāds vienmērīgāk tā grunta, bet tās gals ir vairāk bedrāņi, tur arī cilvēkiem jāuzmanās peldoties ir. Jo ejot ir tā, ka bedrs reizi, ja ir 3 metri un pēkšņi 5 metri dziļš. Pirms ienirt jāpārbauda aprīkojums un jāuzvelk hidrokostīmas. Ja pludmalē temperatūra ir 10 grādi, dziļumā ūdens vienalga tikai 4 grādi. Karsti, ir sevišķi vasarā, ir sevišķi kā saule. Ūdens augsts, tāpēc jāģērbos, nevar nekur savādāk darīt, jo pliks nevar papeldēt. Pilns aprīkojums sver 30 kg. To var just sauszemē. Ūdenī aprīkojums liekas viegls. Skābekļa balons paredzēts stundai, bet ūdenslīdē cenšas ilgāk par 45 minūtēm zem ūdens neuzturēties. Ekipējuma svarīga daļa ir ass nāzis. Katram ūdenslīdējam līdz ar nāzes obligāti bez nāzes peldēt nav iespējams, jo mazums aizsirsies kaut kur jūrā, kaut kur sapīsies, kaut ko vajag nogriezt, tad līdz ar nāzes, ar kur vienmēr ass nāzes, ar kur vienmēr var atgriezt, atbrīvoties. Darbs zem ūdens tas ir risks. Lai ar to nodarbotos bieži, nepieciešams atbilstošas rakstura īpašības. Zem ūdens ļoti ir, cilvēkām jābūt tādām mierīgām, nedrīkst trakot, nedrīkst stresot, viss ir jāapsver, jāizdomā, ja tu esi aiztiedies, nedrīkst to raustīties un kratīties, ir lēnām jāpaskatās, jāatbrīvojas un jāpāl tālāk, jo vai jāatgriež tas, bet nedrīkst stress būt zem ūdeni vispār cilvēkiem. Jo līdz, ka būs stress, tad tur nevajag apakaļ nav ko darīt. Cilvēkam, kas vienreiz ir pamēģinājis un ja patīk, tad tas patīk uz visu laiku, un kas pamēģina pirmreiz un nepatīk, tam nepatiks nekad. Pludmales tīrība un atbilstība Eiropas kvalitātes standartiem tie ir uzdevumi, kas pašvaldībai jārisina gadu, lai saņemtu zilā karoga certifikātu. Kas nebūtu nav visām Latvijas pludmalēm. Gonda Pūrniece, Irina Kurgaunova, Jūlija Kustenko, Mareks Sumlenijs, Kurzemes televīzija. Un Vēncpils pludmalē jau 15. gadu pēc kārtas ir pacelts zilais karogs. Tas ir kā simbols tīram ūdenim un sakoptai pludmalē. Zilais karogs ir atpazīstams simbols, un Vēncpils ir pirmā pilsēta Latvijā, kur šāds karogs tika pacelts pirms 15 gadiem. Katru gadu Vēncpils pludmalē paceltu mastā var pamanīt zilo karogu, un tā tas ir jau 15 gadus no vietas. Dienā, kad paceļ karogu, tiek rīkots svētki, kā sava veida noslēgums kārtējiem labiekārtošanas darbiem. Tad, kad pirmo reizi mēs saņēmām šo karogu, un tad, kad mēs vērtējām, kas mums pludmalē ir, kas nav, mēs faktiski izējot cauri visiem 29 kritērijiem, secinājām, ka mums ir tikai mazliet vēl jāpapūlās, lai mēs to karogu varētu dabūt. Tas grūtākais ir varbūt bijis noturēt šo karogu, jo vienu reizi saņemot karogu, tas nenozīmē, ka viņu saņem arī katru nākošo gadu. Zilais karogs, tas ir brends, Vēncpils brends viennozīmīgi, tāpat kā Puķis pilsētā, tāpat kā ielas sakārtotās, tāpatās arī pludmala, kur mēs jau 15 gadus pēc kārtas dabonam zilo karogu. Tas ir, protams, apliecinājums tam, ka Vēncpilī pludmala ir gan no tīrības viedokļa, no ekoloģiskā viedokļa ir augstā līmenī, gan arī no tādas infrastruktūras viedokļa ir ļoti labā līmenī, un te ir ko darīt, un te var droši braukt atpūsties, sauļoties un baudīt skaistu vasaru. Labiekārtota infrastruktūra – tas ir viens no kritērijiem, kuru piemēro piešķirot šo standartu. Dažādi spēļu elementi visā piekrastes joslā jau pierasti. Šogad nolēma tos nepapildināt, jo sāk trūkt jau vietas. Tos atlika viens sakārtot, nokrāstot. Kā rāda pieredze, bērnu rotaļiekārtas nekad nav tukšas. Man patīk pludmalē ļoti daudz, kad izveidot ir rotaļu laukumu bērniem. Tas ir ļoti labi apsveicam, jo mūsu bērni, mūsu nākotne atvases, es domāju, tas ir pats galvenais. Tā arī jūs domājat, es domāju. Jā, man patīk. Šogad Vēncpils pludmales centrā gandrīz pie pašas ūdens līnijas uzstādīti ielu trenažieri. Tāds eksperiments veikts pirmoreiz, jo ūdens un sals ir agresīva vide trenažieriem. Daudzi atzīst, ka labāka atpūta pie jūras ir aktīvi darbojoties. Vieni spēlē badmintonu, citi volejbolu, bet visiem svarīgs ir tīras smiltis. Man ir tas ļoti svarīgi, jā. Lai bumbu spēlētu, lai nesprūst zāri starp kājām iekšā, lai viegli būtu visu volejbolu spēlēt, lai nebūtu traumas. Gruži tie jau traumē arī, gan tā garīgi traumē cilvēku psihiski, ka cilvēks paliek negatīvāks un arī sāk cūkot un gružot apkārt, bet ja visi sakārtots tā kā pie jums Ventspilī, es domāju, tad arī lietas notiek pozitīvāk un raitāk un ar pozitīvāku skatu uz rītu. Vēncpils pludmale ir tā iekārtota, ka te labi jūtas visi.
Ir zona smēķētājiem un zona nesmēķētājiem, ir sērfotāju zona un dabiska klusta pludmales strēle. Jo Ventspils ir raksturīgi tāda, kad ir pludmale, kas ir dabiska, kur var arī nudisti var atpūsties, un ir arī ļoti labi iekārtota pludmale, kur varbūt ir vairāk piemērot bērniem, kuriem patīk vairāk rotaļāties un intensīvāk atpūsties, nevis tikai baudīt mierīgo pludmali. Vasarā Ventspils pludmali piepilda turisti, bet paši ventspilnieki par jūru priecājas arī nesezonā. Mēs jau vakar ar kolēģiem pārunājām, tagad ir, var teikt, visas robežas vaļā, mēs daudz ko varam redzēt, un varbūt tiešām ir jāredz arī citas vietas, lai pateiktu, ka šeit ir vislabāk, jo tādu kāpu, tādas smiltis nav nekur, vienīgi jūra varētu būt siltāka. Zilais karogs pacelts, pludmales glābšanas dienests ieņēmis savas vietas, laika prognozes sola vasaru, un pludmales sezona Ventspilī var sākties. Gonda Pūrniece, Julija Kustenko, Andrejs Kulīginis, Kurzemes televīzija. Tiekam tuva bruņinieku turnīru gaisotni katru gadu var pulcēties Ventspils Livonijas ordeņpilī. Šoreiz te spēkiem mērojās 6 seno cīņu klubi un gandrīz 70 dalībnieki. Jau 10. gadu Ventspils Livonijas ordeņpilī pulcējas viduslaiku bruņinieki, viņu dzīves biedres un ieročnesēji. Tieši 10 gadus sena ir arī Ventspils pils vīnogu raža. Vīnogas iestādītas turpat pils dārzā. Bruņinieku turnīrs ir 14. un 15. gadsimta tradīcija. Šogad dalībnieku ģeogrāfija plaša. Ventspilī ieradušies pat bruņinieki no Baltkrievijas. Если кольчуга тяжела, значит она не ваша. Ja bruņas ir par smagu, tad tās nav jūsējās. Tām ir jābūt kā otrai ādai, vieglām, lai var kustēties. Manu komplektu jau uzvilks kāds cits. Viņam nebūs ērti, jo bruņas ir kaltas tieši man. Может одеть, но он в нем будет неповоротлив, что он сделан конкретно по мне. Ja svērtu, tad šis apriekojums uzrādītu 30 kg smagumu. Tāpēc bez ieročnesēja palīdzības neiztikt. Cīņas ar smagajiem vairogiem karstā saulē tā nav vienkārši spēle. Ēdis ir šķīsties, tā viņš būs stāsta. Sapņoju jau no bērnības, piesim, par bruņiniekiem, jā. Es jau no bērnības ģērbu visādas, tā kā bruņas jau neimitēju, un tad mammu sargā kā bruņinieks. Tā kā īstenībā es ticu pēc tiem reinkarnācijām, jā, un līdz ar to es arī saprotu to, ka es biju viens no tiem bruņiniekiem, jā, tāpēc. Jūs jūtaties kā mājās, jums ir tik forši? Šeit īstenībā jau kā mājās jūtos, un citreiz pēc tādiem pasākumiem, kad 6 sezona beidzās, ir grūti atnākt atpakaļ uz 21. gadsimtu. Tev var īpaši vairs nav vēlēšanās nākt atpakaļ. У меня, например, началось с того, что мне отец... Man viss sākās ar to, ka tēvs iedeva grāmatu Taivenko. Es to izlasīju 6 gadu vecumā un aizrāvos. Man tagad ir 33. Болею этим с 6 лет конкретно. Мне сейчас 33. А вы в жизни тоже рыцарь? А то. Как же по-другому? Dzīvē arī jābūt bruņiniekam, bet tas nav viegli. Tās ir vienkāršas īpašības. Godīgums, laipnība. Доброта и честность. Да. Вот как-то так. Jūs esat bruninieks? Vai jūs esat bruninieks arī dzīvē? Es cenšos būt bruninieks dzīvē arī, jā. Protams, tas ir piemēram vīrieši pieklāja, ka to pret sievietēm. Tā, jā, un tad cenšos ar stipriem vārdiem neizteikties arī. Tad arī izturēties normāli piesien, būt ļoti impulsīvam, bet arī būt mosvārtām. Katrs, kas atnāca uz 21. gadsimta bruņinieku cīņām, varēja pats pamēģināt izgatavot zobenu vai bultes, vismaz savu karogu. Vecāki ļoti azartiski arī darbojas visās darbnīcās, ko piedāvā, un es tikko dzirdēju, ka viena māma teica, es tagad tieši loku uztaisīju. Sev, jā, tieši sev. Bērni sauc un man. Tā kā, vecāki, man liekas, arī ir priecīgi. Un, protams, tas, ka ir, es domāju, ka daudz izmanto arī iespēju apskatīt otro stāvu, kas vēl nav redzēts. Principā tie ir turnīra karogi. Mums ir paraugs kāda 15. gadsimta sākuma vācu ordenim bija, bet pēc trafaretiem šeit var izvēlēties, vienalga. Katrs taisa, ko viņš grib. Patīk, un ne tikai bērniem, arī pieaugušiem. Bērniem ir ar aukliņu jāaptina roktuši, lai viņš būtu mīkstāks.
Un beigās mēs lielākam efektam ar foliju līmlēm aplīmējam viņu, lai izskatītos pēc metāla zobēm. Pacinīties pēc tam arī varēs? Jā, savā starpā tas jau zēniem pašsaprotam. Turīgi zobeni, jā, ļoti, manuprāt, no osas viņš taisīts. Lielākā daļa tie koku zobeni ir tieši no osas, ošu materiāla. Я успел тут сделать меч, но мне помогала мама. Es taisīju zobeni, man palīdzēja mamma. Tas nebija ļoti grūti. Par piedalīšanos viduslaiku ciņās, lai arī tik vien kā skatītāja lomā, katrs varēja sev uzrakstīt apliecinājumu. Tas tika darīts ar zosas spalvu un tinti. Apliecinājumu nostiprināja ar Svētā Jūras zīmogu. Šogad Ventspils Livonijas ordeņa pilī varēja saskaitīt vismaz 70 īstus viduslaiku bruņiniekus. Gonda porniece Irina Kurgaunova, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Mājai ir daudz gadu, bet viņiem nav dokumenti. Viņi domā uz kādiem 200 gadiem apmēram. Ēdoles pagasta Bāliņa ir viena no mājām, kurā muzeja ekspedīcijas laikā iegriežas Kuldīgas novada muzeja darbinieces. Saimniecei galvenokārt ir fotogrāfijas, ar kurām papildināt muzeja krājumus. Jā, mums jau interesē arī tādas foto, kur ir tērpi redzami Kuldīgā fotografējušās. Es domāju, ka tas ir vajadzīgs, lai jaunie tagad, lai skatītos. Mācītos. Man jau nav nekas īpašs saglabājies. Bildes, jā. Man vecāki, kur ir, un vēl vecvecāki, kur ir bijuši, kur gājuši, ko darījuši. Šais mājās muzeja darbinieces uzzina arī par līdzi nepaņemamām vēsturiskām liecībām. Mājas savulaik piederējuši tik bagātam saimniekam, kurš varējis atļauties daudz lielu un gaišu istabu, kur katrā ir greznas krāsnis un pat kamīns. Ļoti daudz malku vajag, bet tā no tās mutes nāk ārā siltums. Pat ziemā šašlika pacep. Šitie ornamenti kaut kur, ka mēs braukājam vienu gadu pa pilī. Tas ir jūgenstils. Te savulaik pieņemšanas bijušas vecmātei, bijis arī bērndārs un izveidota daudz dzīvokļu māja, bet krāsnis kalpo joprojām. Un te jums tāds maz piemiņ no mūsu muzeja pildes kalviņa. Dainīt paprasīt, kā viņai vajag bildes. Jūs apmierina jaunās uztaisītās vai vajag šīs vecās? Jaunās. Mums, godīgi sakot, labāk der vecās un jaunās ir skaidrākas. Kā jums vajag? Jums dēr, man viņas nevajag. Bet atpakaļ jāatgriež mums ir kopijas. Nevajag arī kopijas. Ņem patur, no kur es vairs likšu. Tad jums ir nodots un jūs tagad... Jā, bet tad mēs brauksim vienkārši parakstīt dāvinājuma aktu, līgumu, ka jūs mums dāvināt. Tālāk ceļš ved uz Ēdoles centru, tur sarunāta tikšanās ar frizieri. Viņai tikko beidzies darbs. Dienu bija grūti, teiksim tā, priekš veci cilvēki, sākoši kāju. Zenta Silakalna par frizieri strādā jau 50 gadus. Viņa smejot saka, ka ēdolnieku matus pazīst jau 4 paudzēs. Šeit pierakstīts dzīves stāsts un iegūtas fotogrāfijas par dzīvi pie Ēdoles raidstacijas. Te tikko es sastādīju kociņu, jo mans vīrs piedalījās tikko jau vēl celtniecību gāju, tie visi viņi stādīt vēl koki ir. Un te nu ir... Man meita, un te ir arī viens darbinieces dēls uz torņa fona. Tas ir tikko pats sākums, jo viņi 74. gadā dzimis, un mēs 76. torņa sāk stacija darboties, un 7. man liekas, mēs sākām tur dzīvot. Te jau ir bišķiņ jau māja, jau kociņi paauguši, jau maz drusciņi ir paauguši. Te ir viena bilde saglabājusies tieši paši stacijas iekštelpas. Tas ir viens bijušais priekšnieks, ja priekšnieki manam vīram 5 nomainījās par viņas darbības laiku, jo viņš visu savu mūžu nostrādāja stacijā. Lai visu pierakstītu un vēl redzētu mājās esošās bildes, visi dodas uz Zentas kundzes mājām Zeltkalniem. Šis bija vienīgais lielceļš uz laukā uz Ventspils šosei. Pirms 37 gadiem uztaisīja to apkārto ceļu, un šis bija lielais ceļš. Un tad šit ir deju kolektīvs, jo mēs jau esam abi bijuši visu mūžu dancotāji. Šitais vēl ir jaunieši, visi jauniešos arī dejoju. Jau 10 gadus jauniešos un 10 pēc tam vidējās paudzes. Un šitā bija pēdējie svētki, 90. gada svētkos mēs pēdējo reizi bijām. Un ar to mūsu kolektīvs izbeidzās, un tagad jau no šitā bariņa ir diezgan daudz, jau ir zem zemes.
Pēc 30 gadu pārtraukuma Kuldīgas novada muzeja darbinieces ekspedīcijas atsākušas pagājušajā gadā, tad ceļots pa Īvānas pagastu. Tagad 2 nedēļas atvēlēts Ēdoles pagastam. Kopumā pabūts aptuveni 100 mājās. Ekspedīcijā galvenais uzsvars likts uz 2. pasaules kara represiju un atmodas laika liecību vākšanu arī šodien. Šogad mums vairāk ir tieši fotogrāfijas un stāsti, intervijas ar cilvēku. Kā viņš nonāca šī vietā, ko viņš darījis ir līdz šim. Te ir ļoti varenas saimniecības bijuši. Varenas, es pilnīgi to varu pateikt 3 reizes, apgalvojot, ka ar tādiem laukakmeņu kultīm, rijām, tur staļiem, pagrabiem, kas ir sabrukuši, bet vareni ir bijuši šeit saimniecība. Ne par vēl te ir arī 201 izvestais cilvēks uz Sibīriju 49. gadā. Es domāju, ka mēs ļoti daudz ko uzzinām, kas vēl ir saglabājies. Un cilvēki patiesībā viss ir brīnišķīgi. Cits pats saka paldies, ka mēs iegājuši, ka šī dienā viņam bija kaut kāda pārmaiņa. Man šis rīt cēliens pagāja ātrāk. Un tas ir tā tiešām patīkami. Pēc ekspedīcijas savāktais materiāls tiks apstrādāts, tad ceļš atkal vedīs pie liecību sniedzējiem, lai apstiprinātu, ka viss ir pareizi. Un pēc 30 gadiem šodien savāktais materiāls jau būs interesanta vēstures liecība. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija. No 13. līdz 15. jūnijam Ventspilī norisinās Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāde, aizvadīta svētku ceremonija, un šobrīd jaunieši sacenšas 26 sporta veidos. 12. jūnijā Ventspils zilā karoga pludmalē pie Dienvidu mola ar krāšņu pasākumu tika iedegt Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes uguns. Svinīgajā pasākumā ar saviem priekšnesumiem uzstājās grupa Pulss Efekts, basketbola kluba Ventspils Karsējmeitenes un bērnu popgrupa Jūras akmentiņi. Ievērojot olimpisko spēļu vēsturiskās tradīcijas, Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes lāpa tika iedegta pirms atklāšanas. Ventspils bija pirmā pilsēta, kura bija gatava sarīkot Latvijas olimpiādi. Pirmā Latvijas olimpiādas lāpa tika aizdedzināta tieši šeit, un tradicionāli tā ir iegājies, ka gan uz pieaugušo, gan uz jaunatnes olimpiādēm šī ir tā lāpas aizdedzināšanas vieta. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāde jau notiek 5. gadu, un kā atzīst Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Rubļevskis, tad pilnībā attaisno tās mērķus un cerības. Ja mēs paskatāmies pat netālā vēsturē, tad ļoti daudzi bijušie jaunatnes olimpiādas dalībnieki pēc 2, 4 vai 6 gadiem ir pārstāvējuši Latviju lielajās olimpiskajās spēlēs, kas liecina, ka faktiski šeit viņi ir iekrājuši pieredzi, varbūt guvuši pārliecību par savu varēšanu un pēc tam kļuvuši par augstu līmeņa sportistiem. Tika izvērtēts sporta bāzes visā Latvijā, kur tieši Ventspils sporta komplekss tika atzīts par piemērotāko. Kā uzskata Olimpiskā centra Ventspils valdes priekšsēdētājs Uldis Boitmanis, tad šī olimpiāda ir apliecinājums Ventspils skaistajām sporta bāzēm, un šie svētki ir kā dziesmu svētki jauniešiem tikai sportā. Galvenā norises vieta ir Ventspils, bet arī citās pilsētās notiks sacensības. Tāpat sacensības notiks Lielupē akadēmijas skārēšana, Usmas golf klubā un Brocēnos notiks. Un Liepājā, protams, mūsu sadarbības pilsētā 7 veidos. Pašvaldībām ir svarīgi piedalīties un aizsūtīt kaut vienu sportistu, jo olimpiskās spēles nav tas pats, kas parastas ikgadējas sacensības. Pašvaldību skaits, kas piesakās uz šo sacensību līdzdalību 76, jau pats par sevi liecina, ka pašvaldībām tas ir ļoti svarīgi. Jāatzīmē, ka šis ir Latvijā vienīgais kompleksais sporta pasākums Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāde jauniešiem un Latvijas olimpiādes sacensības pieaugušiem, kas notiek reizi 4 gados, kur pašvaldību komandas piedalās, kur pašvaldības var pa īstam gan parādīt, gan arī novērtēt savu sportistu varēšanu, savu ieguldījumu sportā un varbūt arī izdarīt secinājumus, kas nav izdarīts līdz galam, lai nākamajā olimpiādē iegūtu augstāku vērtējumu. Pēc olimpiskās uguns aizdedzināšanas lāpa svinīgi tika pasniegts skrējiena pirmā posma nesējai Ventspils sporta vingrotājai Sabīnai Gošai. Mūsu jaunajiem sportistiem Latvijas jaunatnes olimpiāde ir viens no nozīmīgākajām sacensībām pirms startiem profesionālajā sportā. Šīs spēles ir nozīmīgas, jo šeit ir jāpārstāv savu pašvaldību, kas uzliek lielu atbildību.
Olimpiāda nenotiek katru gadu, kas sportistiem dod lielisku motivāciju sev pierādīt un apliecināt, ka esi viens no Latvijas vadošajiem sportistiem. Sacensību starplaikos Ventspils pilsēta viesiem un turistiem piedāvā arī kultūras un izklaides pasākums. Piemēram, dziesmu svētku ielīgošanu Livonijas ordeņpilī. Jau šovakar Ventspils Olimpiskā centrā notiks Olimpiādas atklāšanas ceremonija. Kristofs Priede, Mareka Sumļenis, Kurzemes televīzija.